Sveiciens Latvijas televīzijai jaunajā gadā. Es gribu jūs uzrunāt, jo jūs uzdodat mums jautājumus. Mēs aicinājām jūs uz interviju šeit, lai jūs redzētu, ko ar probācijas klientu Ogas novada pašvaldība labi ir izdarījusi, ar ko mēs gribam iepazīstināt sabiedrību. Jūs atteicāties, teicāt, tas jums neinteresē. Jā, mēs esam pārtraukuši ar probācijas dienestu dotajā brīdī sadarbību. Esam aicinājuši viņus uz diskusiju. Mēnešu laikā viņi nav atraduši iespēju mums tikties. Mēs esam sarunājuši, ka tiksimies šodien un izrunāsim mūsu jautājumus. Mums nav pieņemams, kad mūsu iestādē ierodās aizkrauklis probācijas dienas darbinieki, izņem mūsu klientu, nebrīdinot mūs, neinformējot mūs par to. Mēs esam vienojušies par darāmiem darbiem un par darāmo darbu apjomu. Mūsu darbi paliek nedarīti, viņi izpaliek, un Ogas novada pašvaldība netiek informēta par šādām darbībām. Tas mums nav pieņemami, jo mēs katrs, gan jūs savā darbā, gan mēs savā darbā, mēs plānojam, kādā veidā mēs izdarīsim to savu darbu un viņu veiksim. Un mēs lūdzam uz appusēju cieņpilnas attieksmes veidot šo sadarbību. Arī jums es aicinātu tomēr atbraukt uz Ogri, iepazīties ar šo izstādi, ko kopā mēs izdarījām ar probācijas klientu. Un tas ir svarīgi. Svarīgi mūsdienās ir īpaši svarīgi, kas notiek tagad Ukrainā. Ukrainā mēs redzam kolaborācionistu galējo formu, kad nodod, kur ir karavīri, arī nodod pašus karavīrus, nodod Ukrainas patriotus. Uz turieni lido Krievijas raķetes un viņas iznīcina. Tā ir galējā forma. Bet ir arī forma tāda, kā pie mums, kad šie kolaborācionisti strādā valsts iestādēs, dara savu darbu, indē ne tikai televīziju, bet indē arī radio un citas lietas. Un to mums vajadzētu visu novērst, lai tas tā nebūtu. Tāpēc ir nepieciešama diskusija, un mēs šo diskusiju esam uzsākuši. Un aicinu jūs tomēr iegriezties Ogrē, iepazīties ar izstādi un izstādē atklātajiem materiāliem. Tas ir būtiski priekš mūsu sabiedrības veselības. Paldies!